Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Dace Vintere un atkal atbildam uz šo svarīgo jautājumu, kas tad notiek medicīnā. Jo vairāk tematus mēs aizskaram, jo vairāk mēs jūtam, cik liela nozīme medicīnas nozarē ir šai digitalizācijai. Lai mēs pilnvērtīgi varētu ārstēties dažādās pilsētās Latvijā, saņemt medicīnisko palīdzību pēc iespējas efektīvāk un ātrāk. Lai katrs ārsts, pie kura mēs vēršamies, zinātu pēc iespējas pilnīgāk mūsu slimības vēsturi un lai mūsu veiktie izmeklējumi nepaliktu tikai mapītē, kas varbūt glabājās mūsu mājas komodē zem televizora. Pavisam nesen raidījuma ietveros runājām par vēža reģistru, kas tiek izstrādāts un attīstīts. Un redzam arī, ka reģistriem ir ļoti liela nozīme nozares sakārtošanā. Un jau iepriekšējos raidījumos pieminējām arī NVD laboratoriju, kuras uzvarētāju vidū mēs redzam arī projektu Hroniskas nieru aizstājterapijas efektivitātes uzlabošana Latvijā, kvalitātes un izmaksu modelis kā ārstēšanas un finansiālās ietekmes rīks, izmantojot Latvijas nieru slimnieku reģistru. Šodien runāsim par nefroloģiju, jeb nieru slimnieku ārstēšanas iespējām, attīstību un projektu realizāciju. Kā man zināms, šis NVD laboratorijas projekts nav vienīgais, pie kā strādā nefrologi. Tāpēc šodien es uz sarunu esmu aicinājusi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas nefroloģijas virsārstu, Rīgas Stradiņu universitātes medicīnas fakultātes zinātņu prodekānu, docentu un pētnieku Kārli Rāceni. Sveiks! Sveiki, sveiki! Paldies, ka ieradies šajā raidījumā. Ļoti interesanta tēma, arī ļoti smaga tēma, liekas, un visaptveroša. Es jau mēģināju izrunāt visu arī NVD laboratorijas nosaukumu, viegli man negāja. Tā kā es ceru, ka mēs tiksim līdz paskaidrojumam, ko tas viss sevi ietver un nozīmē, bet pirms mēs varbūt ķeramies klāt pašam projektam, jau arī tur sistēmai vai formai, kā mēs to visu attīstīsim, varbūt, ka mēs varam vispirms vai nu pastīties tā kā vēsturē, vai pastīties tā reāli, pastīties uz mums šajā mirklī, kurā stāvoklī, kādi mēs esam šobrīd tieši nefroloģijas nozarē un kas, principā iedodam sev vērtējumu par to, kāda ir šī nozara šobrīd. Es domāju, ka man varbūt ir vieglāk runāt nekā citām specialitātēm, jo nefroloģija kopumā Latvijā ir diezgan labā stāvoklī, jāsaka tā. No tāda uzmanības pievēršanas un izpratnes līmeņa. Protams, ka mēs varētu gribēt vēl lielāku izpratni un labāku finansiālo atbalstu un tā tālāk, bet tā lielā bildes ar citām specialitātēm, es domāju, ka mums ir tīri labi. Nefroloģijā mums ir pieejams pilnīgi visas nieru aizstājterapijas metodes, kas ir būtībā tā situācija, ka cilvēkam vairs nieres nestrādā, un mums nav kaut kādi nerealistiskie stāsti par to, ka cilvēkam nevar veikt nieru aizstājterapiju, tāpēc ir jāzaudē dzīvība, vai ka mums ir kaut kādi nebeidzamās iespējas nokļūt līdz nieres transplantācijai. Tas viss ir ļoti reāls, sasniedzams Latvijā un pieejams. Un patiesībā, kad sākās karš Ukrainā, tad Ukraiņas bēgļi, kuriem bija vajadzīga nieru aizstājterapija, vērtēja, uz kuru valsti doties pēc tā, cik ātri viņi var nokļūt nieres transplantācijā. Un Baltijas valsts šajā ziņā bija tās, uz kurām viņi devās, jo salīdzinoši ātri viņi varēja šajā te procesā nokļūt. Tas ir, teiksim, par tām galējām stadijām, bet mums ir arī pieejama praktiski visa nepieciešamā izmeklēšana nefroloģijā, lai mēs nokļūtu no tā, ka tur kaut kas nav kārtībā, jo nieru slimības lielākoties ir tādas, kuras mēs ikdienā neredzam. Viņas rada simptomus tad, kad īstenībā ir ļoti, ļoti tālu progresējuši un kad jau ir tās problēmas ļoti lielas. Bet šīs diagnostikas iespējas mums ir pilnībā visas. Un attiecīgi arī terapija. Mums ir varbūt šobrīd diskusijas par jaunākajiem medikamentiem, kur ienāk, bet kur ir ļoti stingri sevi pierādījuši, kā efektīvu līdzekli, piemēram, pacientam, kuru mēs varam sākt dot šodien, lai viņam pēc gadiem 5 nebūtu nieru aizstājterapija, lai viņam šis laiks līdz nieru aizstājterapijai vai nu pagarinātos, vai pat īstenībā nepienāktu, jo viņš, jāsaka tā, ka nomirs ātrāk nekā pienāks šī nieru aizstājterapija. Un šādi medikamenti pēdējo gadu laikā ir ienākuši diezgan daudz. Piemēram, viens ir tāds SGLT2 inhibitors, kurš
būs, izskatās, ka no nākamā gada, no 25. gada jau kā kompensējums medikaments arī nefrologiem, bet ir arī citi, ir tādi medikamenti, kas samazina asinsspiedienu vai darbojās uz specifiskiem receptoriem, kuriem arī ir līdzīgs efekts. Un tie ir tie, kurus mēs tā kā sagaidām, ka viņus ieviesīs, jo visās lielajās vadlīnijās viņi šobrīd ir iekšā. Bet, ja skatāmies uz to, kā mēs varētu ārstēt pacientu Latvijā nefroloģijā, tad būtībā mums ir praktiski visas ārstēšanas iespējas. Izmaksas, protams, ir ļoti lielas šai ārstēšanai, tur, kur ir nopietnāka terapija, bet viņas visas ir pieejamas. Es neatceros godīgi, es strādāju šobrīd nefroloģijā 10 gadus, nevienu gadījumu līdz šim, kad mums būtu bijis jālūdz kādam apmaksāt ārstēšanu. Tādi gadījumi mums nav bijuši. Protams, kad varētu runāt par tiem nosacījumiem, kompensācijas medikamentiem vai kā, kas varētu būt savādāk, bet kopumā tādas lielas problēmas mums nav līdz šim bijuši. Tāpēc es domāju, ka nefroloģijā ir tīri labs kurs uzņemts un tā secība, kāds ir gājis, ir bijusi tīri laba, bet tagad mums ir jāliek jauna bilde, tā teikt. Mums ir jāceļ augšā nākamais līmenis, kas būtībā ir kvalitātes izvērtējums, kaut kādi augstā kvalitātes mērķi kopumā, ka mēs viņus jau spējam apzināt un novērtēt visā valstī kopumā, un arī mums ir jāpievērš zinātniskai pētniecībai, jo mēs nekad nebūsim ieraugāma vieta pasaules kartē, ja mēs paši neradīsim atziņas, zinātniskas atziņas. Un šīs zinātniskās atziņas tikai un vienīgi nāk no pētījumiem, un tie ir dažāda veida pētījumi. Tie ir akadēmiski pētījumi, kurus mēs diezgan daudz īstenībā veicam, un tie ir arī farmācijas pētījumi, kad mēs, kā Latvija, spējam sev parādīt, ka mēs esam nozīmīgs nefroloģijas ārstēšanas tāda vieta, kura spēj piedalīties uzticami šajos lielajos farmācijas pētījumos, lai varētu iegūt rezultātus, ko pēc tam visu pasauli balsta savu tālāko ārstēšanu, pacientu izmeklēšanu un tā tālāk. Šis ir tas, teiksim, kas mums ir tuvāko 10-20 gadu laikā noteikti jāsasniedz. Es tieši gribēju vienā brīdī prasīt par to, kas tad būtu tie nākamie soļi, ko redzēt, bet tu jau atbildēji. Tad varbūt, ka mēs arī varam mesties tā kā klāt jau jautājumam par reāliem, konkrētiem projektiem. Kā jau es arī sākumā jau minēju, par to viens ir NVD laboratorijas projekts, kuru es ļoti gribētu, lai tu paskaidro, un tāpatās arī varbūt pieskarties arī citiem projektiem. Zinu, ka tas nav pilnīgi noteikti vienīgais. Un īstenībā apsveicami, kad var novērtēt ar diezgan pozitīvu tādu iezīmi to, kādā stāvoklī mēs esam šobrīd, bet tad mēs varam virzīties vēl uz priekšu. Jā, tad, ja mēs sākam, tad šobrīd mums ir vairāki projekti, kuri notiek. Es vairāk varu runāt tieši par Paula Stradiņa Klinisko universitātes slimnīcu, kur es arī strādāju, un kur mēs esam aptuveni 20 nefrologi ikdienā, kas tur strādājam. Tad tā ir liela daļa nefrologu, Latvijas nefrologu, kas strādā tieši šajā centrā. Un arī ļoti cieša sadarbība ar akadēmisko vidi. Mums ir ļoti daudz ar doktora grādu, ir docenti, asociēti profesori. Tas nozīmē, ka tur šī zinātniskā izpēte un doma, sekošana aktīvi līdz tam, ko mēs vēl varētu paši papētīt un paskatīties, kā mums iet, ir ļoti dzīva. Un viņa visu laiku tiek uzdota, kā būtu, ja būtu. Un tas būtībā noved pie vienas lietas, kas ir šie zinātniskie un arī tādi praktiski būtībā projekti. Jo šīs Nacionālā veselības dienesta projekts, kurš mums ir apstiprināts, ir par to, kā uzlabot nieru aizstājterapijas ārstēšanas kvalitāti un saprastu, ko mēs varētu izdarīt labāk, kas ir nepieciešams izmainīt, kas ir jāizmaina, lai mums ārstēšana pacientiem būtu labāka. Jo mēs ikdienā ļoti daudz pievēršamies tādām ārsta lietām, kas mums liekas būtiski, un mēģinam tās sakārtot. Mēs daudz skatāmies dažādus rezultātus, bet reizē mēs nepadomājam tā globāli par visu kvalitāti kopumā. Kā tas viss mehānisms strādā kopā. Un tad ir jāsaka tā, ka šis ir tas viens no pirmajiem mēģinājumiem, kad mēs tam arī pievērsīsimies. Līdzīgi mūsu valstī šobrīd sāk tam pievērsties arī kardioloģijā, tad mēs esam otrie, kuri to skatīsies sistēmiskā veidā. Ja runā par kvalitāti, tad, protams, tam apakšā ir vadlīnijas un noteikti kritēriji, un mēs strādājam pēc noteiktām vadlīnijām, un nefroloģijas šīs nodaļas un centri mūsu valstī jau strādā pēc vadlīnijām. Tie var būt iekšējās vadlīnijas, tās var būt starptautiskās vadlīnijas dažādas.
Bet jāsaka tā, ka šīs vadlīnijas ir nākušas no Rietuma Eiropas, kur tie apstākļi un finansējums ir savādāks nekā tas ir mums. Un, protams, ka viņas ir bāzētas zinātniskās atziņās. Un tad mums ir jāliek šis kopā un jāskatās, kā tas strādās mūsu valstī. Līdz ar to tas projekta viens no primāriem mērķiem ir izveidot visai valstī nieru slimnieku reģistru tiem pacientiem, kuri atrodas nieru aizstēju terapijā. Un kāpēc šis reģistrs ir vajadzīgs? Šis reģistrs ir vajadzīgs, lai mēs varētu apzināt, kas mūsu valstī patiešām notiek, cik daudz ir šie pacienti, kāda ir viņu palīdzības sniegšana, kāds ir problēmas, kas ir šo problēmu cēloņi, vai tā ir nepietiekama finansējuma esamība, vai tas ir nepietiekams resurss, cilvēku resurss, piemēram. Varbūt tur ir kaut kādas garas rindas. Piemēram, kādreiz mēs ar kolēģiem esam diskutējuši, ka pacientu nosūtīšanu uz nieru transplantācijas gaidīšanas sarakstu. Tas nozīmē, ka cilvēks, lai nokļūtu nieras transplantācijā, viņam ir jāatnāk uz konsīliju, viņš pirms tam ir izmeklēts, un tad konsīlijā tiek pieņemts lēmums, ka jā, jums nav kontraindikācijas, jums var veikt nieras transplantāciju. Un tad viņš ir tādā, nezinu, kā lai to pasaka, digitālā datubāzē, un kā parādās donors, tā viņi izvērtē un sauc uz šo nieras transplantāciju. Bet, lai tos visus izmeklējumus veiktu, tur ir ļoti tāds garš ceļš. Un tas viens ir, ka, piemēram, mēs varam redzēt, kādas ir šīs problēmas, kāpēc cilvēks tik ātri nevar nokļūt līdz transplantācijas gaidītāju sarakstam. Varbūt tur ir kaut kāda konkrēta izmeklējuma. Respektīvi, tas ļaus sistēmiski to atpazīt. Tāpat, protams, ir arī jautājums par optimālu medikamentozu terapiju, jo, kā es minēju, terapija ir pieejama. Vai viņa vienmēr tiek optimāli pielāgota? Vai ir kaut kādas lietas, kas to nav ļāvuši sasniegt? Vai tas, piemēram, ir patiešām šis cilvēku resurss, varbūt ir kaut kādi citi faktori, kuri mums ir jāizvērtē. Tāpēc būtībā ir vajadzīga šī pacientu apzināšana, un tad mēs varam skatīties, kā mums iet kopumā. Tas, protams, ļauj arī izdarīt tādas kā tendenču prognozes uz nākotni, cik liels finansējums mums ir nepieciešams šajā jomā, cik daudz tie pacienti globāli ir un cik daudziem tas tālāk uz priekšu būs nepieciešams ar konkrētām jau vajadzībām. Un, protams, ka tas mūs ļauj iekļaut arī vispārējā Eiropas un pasaules tādā pētniecības telpā, jo šie reģistri kalpo arī ļoti lielā mērā par pētniecību, tie var būt epidemioloģiskie dati, dažāda veida, kur mēs iegūstam jau rezultātu patiesībā no paša reģistra. Bet pilotprojekta laikā jau mēs neīstenosim to, ka mums būs reģistrs automātiski. Jo, lai mūsu valstī mēs varētu ieviest reģistru, mums ir vajadzīgs nolēmums ministru kabineta noteikumos. Tāpēc mēs varam tikai piedāvāt šo modeli. Tāpēc tas ir arī pilotprojekts, kurā mēs piedāvāsim modeli, kā tas izskatās. Protams, ka mums ir jāiesaista kolēģi, lai apspriestu, kā tas reģistrs izskatīsies, kam tur ir jābūt, kā būs oficiālie dati pieejami, kā varēs tikt viņiem klāt. Bet jāsaka tā, ka mēs izgudrojam šeit velosipēdu no jauna. Tie dati ir zināmi, ir Somijas reģistrs, kuram mēs skatāmies līdzi, ir Norvēģijas un tā tālāk. Un tur pēc šiem principiem mēs arī viņu būtībā veidosim. Un arī tas, ko mēs esam paredzējuši, ka, ja kāds vēlēsies veikt kādu pētniecību akadēmisko, viņš raksta pieteikumu, viņš saņem atļauju un viņam šie dati tiek iegūti. Visi dati, kas aiziet uz reģistru, ir anonīmi, tātad tur neviens pacients neparādās kaut kāds personīgi Jānis Bērziņš, tas būs pacients X, un viņš parādās šajā platformā šādā te veidā. Tātad tam reģistram ir ļoti daudzas dažādas nozīmes. Tā pašā laikā tas apvienos arī visu nozari, lai mēs sāktu aktualizēt tās lietas, kuras mums ir aktualizējums, kas ir galvenās problēmas nieru aizstēju terapijā, kas ir nepieciešams izmainīt. Bet, lai mēs kaut ko tādu varētu izdarīt, mums ir jānosaka arī indikātori, jeb kritēriji, ko mēs vēlamies sasniegt. Un šīs metodas ir 3. Ir vēdera dialīze, peritoneālā, hemodialīze, tā ir tātad aseņu attīrīšanas metode, kad cilvēks guļ pie aparāta, un ir nieras transplantācija. Un katrā no šīm metodēm mēs varētu noteikt kritērijus, ko mēs vēlamies sasniegt. Un reizēm tie kritēriji var arī nebūt tādi kaut kādi konkrēti, kad kāds ir vielas X līmenis cilvēkam organismā, un pēc tā mēs varam pateikt to kvalitāti, jo to vielu X var ietekmēt ļoti daudz dažādi faktori. Drīzāk tie kritēriji var būt tādi, kā, piemēram, kāds ir vidējais asinsspiediens kaut kādā laika periodā, piemēram, 6 mēnešu laikā.
Kāds ir izmeklējuma biežums, kas tiek veikts konkrēti izvērtēt, piemēram, kardioloģisko stāvokli un tā tālāk. Jo tas, kas izriet no tā, ka mēs nosakam šos kā indikātors, tad tos mēs kopumā rekomendējam visai Latvijas nefrologu saimei, ka tie ir tie indikātori vai tas veids, kā vajadzētu uz šīm lietām skatīties. Tas nenozīmē, ka tagad tās mēs spēsim kontrolēt kādu tur ārstu vai skatīties kādu konkrētu pacientu, kā viņam iet, tā tas gluži nebūs. Tas ir drīzāk tā, ka mēs izvēršam šīs globālās lietas un pēc tam mēs skatāmies, kā notiek konkrētajās ārstniecības iestādēs, ārstniecības grupās ar šo mērķu sasniegšanu. Un tad mēs varēsim, protams, dinamiski skatīties, vai tie mērķi tiek sasniegti, netiek sasniegti, kas ir bijušas problēmas. Protams, ka tur būs arī savi sarkanie karogi, kuri parāda, ka šeit patiešām ir kāda liela problēma, kurai mums ir diezgan ātri jāpievēršās, bet tas ir tas pirmais, kur mēs esam nodefinējuši, kādi ir tie kritēriji. Un tas nozīmē, ka šo definēšanu arī kādam ir jāveic. Un tāpēc mēs esam paredzējuši, kad notiek metodiskā centra izveide. Un metodiskais centrs ir tas, kas mūsu valstī šobrīd kā sistēma veidojās dažādās nozarēs, kura tad nosaka pēc starptautiskām vadlīnijām, konsultēties ar kolēģiem, ar nozares pārstāvjiem, apzinoties esošo situāciju, kas nosaka, ko mēs varam sasniegt, kur mums ir jāvirzās tālāk un kādas ir tās nepieciešamās izmaiņas. Un šajā metodiskajā centrā būs speciāls no katras neiroesteterapijas metodes, tāpat tiks iekļauti kolēģi arī no citām ārstniecības iestādēm, patiesībā. Tātad mēs gribam arī reģionālās slimnīcas iesaistīt, lai viņi būtu iesaistīti. Un tad šis metodiskais centrs ir tas, kurš tā iznes šos kvalitātes rādītājus, kritērijus. Bet te jāsaka arī uzreiz, ka tas ir ļoti cieši sasaistīts ar katru konkrētu nefrologu. Nav tā, ka tas ir pilnīgi atrauti no visa stāsta. Jo tas, ko mēs vēlamies, ir, lai kolēģi, kas iesaistās, lai viņi saprot, ka tas rīks ir domāts nevis, lai viņus tagad sodītu, kontrolētu vai kā, bet lai viņiem palīdzētu atrisināt problēmas, kuras ir radušās dažādu apsvērumu dēļ, un reizēm tās problēmas var būt ļoti smagas, tās var būt pacientiem radījušas komplikācijas vai arī pat pacientu nāvi, bet reizēm tas var būt pavisam savādāka veida. Līdz ar to tā sadarbība būs ļoti, ļoti cieša, jo tagad jau sākot šo projektu, mēs redzam, ka tur ir ļoti, ļoti cieša sadarbība ar praktiski visiem iesaistītajiem. Un tad jau tad ir reģistrs, ir metodiskais centrs, ir lokāli eksperti, kā mēs viņus saucam neiroesteterapijā. Šis viss strādā kā kopums, un vēl viena lieta, kas ir paredzēta būtiski, ir, ka no tiem datiem, kurus mēs iegūsim, kā mēs esam sasnieguši šos kvalitātes indikātorus šobrīd, tas būs vienkārši kā tāds mērījums, kas notiek tagad. Mēs varēsim pateikt, kāda tam ir dzīves kvalitātes ietekme, mēs varēsim aprēķināt, kā šie kritēriji ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, un mēs varēsim modelēt sistēmā, kas notiktu, ja mēs viņus uzlabotu, kādu dzīves kvalitāti mēs pacientam iegūtu pretī. Respektīvi, ja viņam mēs uzlabotu, piemēram, asinsspiediena ārstēšanas rezultātus, kā tas viņu ietekmētu. Vai viņam retāk attīstītos miokarda infarkts, cik reizes retāk viņš nokļūst stacionārā, cik ilgāk viņš varēs dzīvot kvalitatīvus dzīves gadus. Un tieši tādā pašā veidā ir plānots veikt arī ekonomisko aprēķinu. Diemžēl projekts ir ļoti īss. Viņam vajadzēja būt 3 gadu projektam, viņš ir 17 mēneši, dēļ dažādu ne mūsu vainas, teiksim, dēļ. Tas termiņš ir saīsināts, un tāpēc es domāju, ka mēs tādus ietekmes rezultātus neredzēsim. Tieši mēs varēsim provizoriski pateikt, kas notiks, bet tādu pašu ietekmes rezultātu mēs neieraudzīsim, jo tas termiņš ir pa īsu. Līdz ar to mēs varēsim sagatavot visu kopumu, un tad virzīties tālāk. Protams, ka paralēli mums ir jāstrādā pie daudz dažādiem regulatoriem dokumentiem, kas ir ministru kabineta noteikumi, kā mēs to redzētu kopumā, un tas ir diezgan plaši jāizdiskutē. Mums ir jādiskutē arī par šo metodisko centru, kā viņš tālāk varētu funkcionēt. Tāpatās mums ir arī jāsaprot,
kā šis modelis sevi pēc tam arī varēs atrast finansējumu, jo tas skaidrs, ka ir finansējums šobrīd, tas ir pilotprojektu finansējums Eiropas Savienības grantu ietvaros, bet kā pēc tam tas varētu strādāt, tas arī tā kā ir jāizdomā līdz galam. Un arī pašam reģistram ir nepieciešams likumiskais ietvars. Šobrīd reģistrs ies kā pētniecības reģistrs, kā tāds pētniecības projekts, bet kopumā mums būs jāskatās, kāds būs tas nākotnes redzējums. Jā, tieši gribējās arī paturpināt vairāk par to reģistru, jo pirmais, kad arī tā kā mēs klausījāmies iepriekšējos raidījumos par vēža reģistru, tāpat arī par šo, tad man uzreiz liekas, ka tas ir arī tāds, savu veidu saistīts ar jautājumu starpiestāžu datu tā kā nodošana, kur šobrīd saki, ka tomēr tur nav Jānis Bērziņš, bet konkrēti X, vai šajā ietvarā tad es saprotu, ka nav paredzēts tas, ka, es nezinu, es, piemēram, saņemu dialīzi Rīgā, jo es dzīvoju Rīgā, un pēkšņi es pārvācos uz Liepāju, piemēram. Un tajā brīdī mums nav jādublē vairāk kā ārstiem. Viņš arī nebūs jādublē. Tas, ko es gribēju teikt, ka tie dati ir iekšēji sistēmā, viņi ir unikāli. Katram cilvēkam ir savs unikālais kods, viņš ir unikāls. Un viņš nebūs jādublē. Bet tas, kad tiem cilvēkiem, kur iegūst jau datus, apkopotus vizuāli, viņi viņus neredzēs kā konkrētu. Ja? Tas cilvēks, kurš ievada primāri datus, respektīvi tas, kurš ir tas pirmā persona, kas to dara, protams, ka viņš zina, kurš cilvēks ir kurš, jo viņš vada personas kodus. Un attiecīgi tad ārsts tomēr, kas ir no Rīgas, pēc tam saņem Liepājā tomēr šajā reģistrā var saņemt vairāk informāciju, nekā mēs to redzam šobrīd, vai ne? Protams, un tas, kas mums ir arī jāparedz, kad mums jau vajag tā, lai katra šī ārstniecības iestāde tomēr redz, kā izskatās viņu kopums. Viņiem ir jāredz viss Latvijas kopums kopumā, un jāredz arī, kā es izskatos, kā man iet, kā maniem pacientiem iet, jo nevienmēr ir tā viegli tā kā paskatīties, ja tu speciāli neveido kādas tabulas, ir grūti paskatīties, kādi tev ir tie rezultāti, vai ne, un tas tev iedos elektroniski, automātiski to sistēmu, kā tev ir gājis ilgtermiņā. Un tad, protams, kad arī tas, ko mēs šobrīd jau strādājot pie tās sistēmas domājam, ka viņai ir jābūt sasaistītai ar nākotnes e-veselību, viņai ir jābūt sasaistītai arī ar citām platformām, kas šobrīd mums eksistē, bet jāsaka tā, ka tie īstenībā ir lieli izaicinājumi. Nav vienkārši, jo mums tās sistēmas valstī ir tik daudz un tik dažādas, kā viņus saintegrēt pēc tam, tas patiešām būs izaicinoši, jo mēs arī pat nevaram šobrīd pateikt, kā izskatīsies tā nākotnes e-veselība. Jā, jo es te minēju jau pirms tam varbūt aizkadrā arī tādu sarunu par to, ka man liekas, ka mēs šobrīd tā kā vēl joprojām būvējam lidmašīnas, bet mums gribās jau kosmosa kuģus un tās idejas un attīstību un tehnoloģijas, viss pie kā mēs strādājam, par ko mēs domājam. Tur ir gribās visu uzreiz, protams, bet ir jāsāk pa mazām gabaliņām. Un minēju pirms tam šos 17 mēnešus, kas ir projekta realizācijā, varbūt kurā posmā esam šobrīd, cik daudz jau mēs esam izdarījuši, kaut kādā laika skalā mēs varbūt varam ielikt, kurā brīdī jau kaut ko. Ir pagājuši 2 mēneši. Mēs esam sakārtojuši praktiski dokumentāciju, kas bija paredzēta, kas arī aizņem diezgan ilgu laiku. Tāpēc, ka projektā ir iesaistīti aptuveni 50 cilvēki. Tas ir ļoti liels skaits, un tas ir liels izaicinājums mums visiem priekš šāda te projekta. Mēs esam apzinājuši, patiesībā jau ir tā, ka tas nav mums no nekā radies. Iepriekš jau ir bijušas iestrādes, apzinājuši šo te platformas izskatu, kāds viņš būs, kādi ir šie kritēriji, kas ir nepieciešami izvērtēšanai, ir apzināti arī tie veidi, uz ko mēs strādāsim, lai ieviestu šos jaunos, ir uzdoti pirmie uzdevumi, kas ir jāsasniedz jau līdz tuvākā pusotra mēneša laikā. Ir izstrādāts arī plāns, kā notiks šī datu ievada. Sākotnēji tā būs visticamāk vienkāršot, un pēc tam tikai tas būs platformā. Paralēli notiek darbs pie pašas platformas izveidas, un tā arī jau ir pakāpeniski veidota, nav tā, ka mēs pirms tam tā kā neko neveicām. Un tas, kas vēl ir, mēs esam arī inicējuši jau nelielus inovatīvus tādus pavisam projekts, jo šis ir tāds standarta ikdienas darbs, ko mēs darām, kuru mēs sistematizējam un izvērtējam, nosakot indikātorus. Bet šis pilotprojekts ļauj arī to,
ka mēs varam inovatīvi, kaut ko pavisam jaunu, pavisam citu skatījumu izmantot. Un mēs arī esam uzsākuši peritoneālajā dialīzē vienu tādu pavisam jaunu skatījumu, izvērtējumu, ko mēs ceram iekļaut arī šajā te datu bāzē un paskatīties, kādi būs tad no tā mums tie rezultāti. Bet, ja pareizi saprotu, tad pati sistēma ir pilnīgi kaut kas jauns, nevis papildinājums jau kaut kam esošiem, ar ko tiek strādāt. Jā. Un tas jau, kā jau iepriekš, tā jau bija tikai tāda datu bāze, datu kopa, teiksim tā. Un šī datu kopa bija pavisam vienkāršota ārstiem pieejama tur statistikas programmās, un tā jau nebija, teiksim, tāda programma kā tāda, jā. Un mums ir jāveido tā programma tāda, lai viņi būtu vienkārši lietojami praktiski visiem, kas ir iesaistīti tā projekta ietvaros, bet tam skatam ir jābūt atšķirīgam. Un līdzīgi tā sistēma ir, piemēram, Amerikas nieru slimnieku reģistram, ja, kur Amerikā šajā te reģistrā visiem ir pieejami dati, viņi var apskatīties, veidojas līknes dinamiski, un tu vari sekot līdzi arī kā iedzīvoties, kā pacients, viņš varēs redzēt, kā tad viss kopumā iet, kur es esmu, varbūt ar saviem rādītājiem. To viņš personīgi neieraudzīs, bet viņš varēs ieraudzīt, kā iet kopumā, un ja viņš zina, kādi ir viņa rezultāti, tad viņš varēs saprast, kā viņam iet. Nu, labi, un tad mēs katrā raidījumā mēģinām atbildēt tādiem pa diezgan tādiem striktiem, konkrētiem plāna punktiem. Pirmais jautājums, izstrādājot šo projektu, kas mainīsies sabiedrībai? Ieguvumi. Ko iegūs sabiedrība no šī projekta? Sabiedrība kopumā iegūs, lielākais ieguvējs būs pacients. Sabiedrībā lielākais ieguvējs būs pacients, kuram ilgtermiņā būs kvalitīvāka ārstēšana. Viņš iegūs vairāk atbilstošu terapiju, atbilstoši tam, kā mēs mūsu valstī to varam nodrošināt, mazāk komplikācijas, mazāk letālo un slikto iznākumu. Otra liela lieta iegūs visa nefroloģijas sabiedrība, tā ir arī ārstu, saime, un iegūs ar sistēmisku pieeju kā kāds konkrēts problēmas risināšanā, kas šajā gadījumā ir nieru aizstēterapija. Un trešā lieta ir īstenībā iegūs valsts, tāpēc, ka viņi varēs gan paredzēt, gan prognozēt, kāds būs gan finansiālā ietekme, gan arī dzīves kvalitātes ietekme nieru aizstēterapijas tādai gaitai ilgtermiņā. Bet primāri tas ir pacients, jo patiesībā mēs rakstījām šo projektu un ilgi domājām, vai mums tas tā kā ir jādara, jo tas ir tāds savā ziņā kontrolas projekts, bet to tā primāri mēs paši tā neuztveram un negribētu tā arī īstenot, bet pēc idejas viņš skatās līdzi, kā mums sokās ar kvalitātes rādītāju izpildi. Un tā īstenībā nāk šobrīd no ārstu vides, bet varbūt man liekas, ka tam vajadzēja nākt no valsts puses, bet valsts puse ir ļoti noslogotas, pieņem, ka viņi tam nevar pievērsties tik lielā mērā, kā mēs to gribētu. Tāpēc mēs šobrīd veiksim šo funkciju, kuru īstenībā mēs būtu gatavi arī pēc tam atdot Nacionālam veselības dienestam, piemēram, vai veselības ministrijai, bet tāpat skaidrs, ka viņi dos mums viņu atpakaļ, tāpēc, ka viņiem vajadzēs kādu, kas uzrauga. Labi, mēs tā diezgan esam izskatījuši šo konkrēto projektu, bet jau pirms tam arī teicu, zinu, ka tas nav vienīgais, tāpēc varbūt kas ir vēl kaut kādas lietas, vēl projekti, vēl attīstības plāni, pie kā tiek strādāts vēl šajā nozarē? Mēs strādājam arī pie daudzām citām lietām, piemēram, no šī iepriekšējā projekta mums izriet arī tāda apakšizpēte pretdialīzes programmā, tas ir tiem pacientiem, kuri nav vēl nieru aizstēterapijā, kā mēs tur varētu arī uzlabot ārstēšanas kvalitāti, vairāk iesaistot tieši māsas funkciju, paplašinot māsu kā tādu galveno cilvēku, kurš strādā ar pacientu šajā pretdialīzes programmā. Tā ir viena lieta, bet tāda otra lieta, kur mēs varbūt esam diezgan jau tā labi startējuši, ir konkrēta imunoloģiska slimība, kuru sauc par imunoglobulīna A nefropātiju. Un tā ir slimība, kad cilvēkam veidojas nepareizi imunoglobulīns A. Imunoglobulīns A ir antiviela, tā, kas mūs kopumā aizsargā. Un šajā gadījumā viņa veidojas nepareizi pēc savas struktūras un izgultnējas nierēs. Izgultnējoties nierēs, viņa rada imunoloģiskas ģenēzes bojājumu, kas noved tālāk jau pie cilvēkiem pie dažādu raksturu problēmām. Un mums ir bijis Latvijas Zinātnes padomes finansēts akadēmisks pētījums par imunoglobulīna A nefropātiju Latvijā, kur mēs ieguvām labus rezultātus un pierādījām, ka ir specifiskas šūnas, kuras ražo šo imunoglobulīnu A. Tātad tās ir tādas unikālas, kuras pirms tam ir ļoti maz pētīts, aprakstīts un nav līdz šim skatīts. Un mēs esam atraduši to saistību, kā šīs šūnas
ir tās, kuras diezgan nozīmīgi ietekmē imunoglobulīna A gaitu. Un mums tagad šis pētījums turpinās, mēs iesim tālāk, lai pierādītu, vai šīs šūnas nāk konkrēti no zarnu trakta, kur visticamāk tā tas izskatās, ka tā tas būs, un vai viņas tur sēž uz vietas, vai viņas pēc tam aiziet uz asinīm, kas ar viņām notiek. Respektīvi, šī izpēte mums ļauj izprast imunoglobulīna A nefropātijas gaitu, bet tas nav kaut kas, teiksim, tāds, no kā iegūs konkrēti pacients A, B vai C, kā iepriekšējā projektā. Šajā gadījumā tā ir slimības izzināšana. Un jo vairāk mēs rokam, jo vairāk mēs atklājam, bet pašās beigās tas ved pie divām lietām. Divas tās lietas ir ārstēšana un diagnostika. Vai to varēs izmantot diagnostikā, grūti pateikt, bet varbūt, ka to gan varēs izmantot kā ārstēšanas mērķi, jo šīs slimības ārstēšanā pamatā ir imunitāti nomācoši medikamenti. Un imunoglobulīna A nefropātijā lielākā daļa nomācošo medikamentu nestrādā. Ir tikai šobrīd viens labi pierādīts medikaments, kurš strādā, un kurš izskatās strādā arī uz šīm šūnām. Tas ir viens no mūsu tādas hipotēzes apstiprinājumiem, kāpēc tad, kad tas medikaments strādā. Bet iespējams, ka mēs varētu nākotnē skatīties uz terapiju, kura ļoti mērķēti iznīcina tieši šīs šūnas, bet mums jābūt pilnīgi skaidriem, ka tās ir pie tās vainas. Viņi iznīcina vai apstādina šo šūnu darbību, un tādā veidā cilvēkam neattīstītos imunoglobulīna A nefropātija. Nu, zin kā, man liekas, ka te jau daudz, kas jau ir raķešu zinātne arī no tā, ko es klausos, droši vien, ko dzird arī mūsu skatītāji un klausītāji, bet vērtīgi, protams, vērtīgi arī zināt, izzināt, bet parunājot vēl par tām raķetēm no lidmašīnām, pasapņojam varbūt, vai paskatāmies varbūt vēl tālākā nākotnē, mēs šobrīd redzam, kas tad ir tas ideālais virsmērķis, gala rezultāts, kuru tu saredzi, līdz kurienai ir mums jātiek un jāiziet, vai varbūt cik tālu vispār mūsu fantāzija šobrīd šajā tehnoloģiju pasaulē spēja vispār. Es domāju, ka mēs noteikti vienā brīdī nokļūsim līdz personalizētai medicīnai, kur pamatā būs ģenētiskie testi, kur pamatā mēs zināsim, kāds ir ģenētiskais fons, un mēs no tā varētu pateikt, vai šim pacientam konkrēti strādās šis medikaments, vai viņam būs pietiekami daudz efekta, vai viņam būs daudz blakus parādības. Mēs izvēlēsimies medikamentus šādā te veidā. Un tajā brīdī, kad mēs šo ģenētisko fonu redzēsim, tad mēs varēsim domāt par to terapiju tālāk. Un šīs terapijas, es domāju, ka laika gaitā arī ļoti mainīsies, jo šobrīd mēs domājam par, piemēram, autoimūnu slimību ārstēšanu, kuri ir visu imunitāti nomācoši, vai kādas imunitātes līnijas nomācoši. Es domāju, ka nākotnē tā būs ļoti specifiska. Pieņemu arī, ka ģenētiski modificēta tā terapija būs, tās zāles, kuras mēs lietosim, būs ražotas pēc ģenētiski modificēta veida, piemēram, līdzīgi kā tas ir bijis ar gēnu terapiju, un mēs viņus ievadīsim, lai viņas jau kaut kādā veidā salabotu to, kas ir labojams, vai izmainītu tajā slimības gaitā to, kas strādā nepareizi. Piemēram, imunoglobulīna A nefropātijas gadījumā, kāpēc tas nepareizais imunoglobulīns A ražojas, vai arī, ka kaut kas uzreiz viņu piesaista un vairāk viņš neveidojās. Es domāju, ka tā nākotne ir tur un vēl, ja, teiksim, runā par nefroloģiju kā tādu, es domāju, ka mēs esam diezgan tuvu, ja es skatos tādā lielā nogrieznī, līdz tam, lai mēs varētu sākt domāt par transplantāciju ne no cilvēka. Jo ir bijušas transplantācijas no cūkas, kur bija sirds un nieru transplantācija ar salīdzinoši veiksmīgiem rezultātiem. Tas cūkas nieras bija ģenētiski izmainītas, jo viņas savādāk atgrūsta mūsu organismus. Un tas izskatās, ka ir tas, kas virzīsies uz priekšu. Ir arī šie orgāni čipos vai orgāni laboratorijās, kur tiek audzēti. Tur es domāju, ka mums ir diezgan tālu, ko iet, jo nierēm ir 11 šūnas. Dažāda veida šūnas, un katrai šūnai vajag savu orgānu, tāpēc ir ļoti grūti uzražot nieras pilnīgi laboratorijā no nulles, bet šīs dzīvnieku transplantācijas iespējams, ka salīdzinoši tuvā pārskatāmā laikā būs, un tad tas jau mainīs to mūsu uzskatu ļoti, ļoti, jo tas nozīmē, ka mums vairs nebūs ļoti jāskatās, cik kur donori, un tad, ja mums būtu jau, piemēram, dzīvnieku nieres, mēs vienkārši skatāmies, kur ir cilvēks, kuram tās vajag, un viņam uzreiz pielāgojam, veicam operāciju, kā tas ir iespējams, nemaz varbūt neaizejot līdz nieru aizstē terapijai, tas notiek ļoti agrīni, iespējams mums nav jālieto imunsupresīvā terapija, kas ir
jālieto visiem pacientiem pēc nieres transplantācijas, no kuras rodas pēc tam tālākie riski, kāpēc tas nav atrisinājums uz visu dzīvi, šī nieres transplantācija. Nu, un tas ir tas, kur es domāju, mēs skatāmies diezgan cerīgi. Wow, es teikšu, mēs esam diezgan tālu jau aizsapņojušies, bet realitāte jau ir tāda. Pirms cik gadiem mums nebija vēl telefons mobilais, vai ne, skārienjūtīgais, un tas likās vispār kosmos, kā teikt, vai ne, un gribās novēlēt, lai īstenībā tiešām ar vien straujāk un straujāk tas viss iet uz priekšu. Pēdējais jautājums no manis, ļoti daudz visādi jēdzieni arī droši vien, kurus gribēsies varbūt papētīt sīkāk, varbūt arī tiem, kuriem ir šīs nieru slimības vai problēmas, varbūt arī daudz ko gribēsies no šī dzirdētā vairāk papētīt. Vai ir kaut kur informācija, kuru varētu ieteikt paskatīties, palasīt? Protams, Google māte zina pilnīgi visu, bet tomēr kādi avoti, kuros vairāk pameklēt gan par šo projektu vai projektiem, pie kuriem strādājat gan vispār? Projekti ir abi divi pieejami, vairāk arī tur ir citi pieejami, gan slimnīcas, Stradiņa slimnīcas, gan arī Stradiņa universitātes mājaslapās, un tur ir aprakstīts, kā tas tiek īstenots un tā. Tad imunoglobulīna A nefropātija ir arī Facebook grupa, kuru mēs veidojām iepriekšējā projekta ietvarā, kurā arī ir aprakstīts par to slimību, kāds ir prognozes un kāds īpatsvars vispār ir Latvijā? Ar imunoglobulīna A nefropātiju. Varbūt gan vispār nieru slimnieki un nieru aizstēterapijā mums ir jābūt aptuveni 2000 pacientu, tas ir tas, kur mums vajadzētu nokļūt, bet kopumā tas skaits varētu būt lielāks. Tiem pacientiem, kuriem būtu jābūt nefrologu uzraudzībai, ir krietni vairāk, tie būs 10 000, un imunoglobulīna A nefropātija skaitās retā slimība. Šobrīd mums ir zināmi, vismaz Stradiņa slimnīcā, aptuveni 200 pacienti, kuri slimo ar šo slimību, bet kopumā... Kuri var būt arī Facebook grupā, ja? Kuri var būt arī Facebook grupā, bet kopumā aplēšot visus tos rādītājus epidemioloģiskus, kas mums valstī būtu jābūt aptuveni 1000 pacientiem ar imunoglobulīna A nefropātiju. Tas nozīmē, ka viņi nav nodiagnosticēti, jo diagnostika ir caur nieres biopsiju. Tas ir vienīgais veids. Bet tas, ko es varbūt runāt par nieru veselību, noteikti gribētu aicināt. Viens ir sekot līdzi arī asociācijas Facebook lapai. Mums ir 2 asociācijas, nefrologa asociācija un nieru aizstēterapijas asociācija, bet arī pacientu organizācija. Jo nefroloģija ir salīdzinoši aktīva pacientu organizācija, kurai ir diezgan daudz pieejama dažāda materiāla, rīki, resursi, un cilvēki ir aicināti iesaistīties šajā pacientu organizācijā, jo tas patiesībā ir ļoti, ļoti būtiski. Viens ir tā ārstu balss, profesionālu balss, bet mums vajag ļoti arī saprast, ko pacienti vēlas, ko viņi domā, ko viņi gribētu paši, kas lai labojās. Un tad, kad es eju runāt pie pacientu organizācijas ar pacientiem, tad, protams, ka viņi ir ļoti priecīgi, ka mēs varam padiskutēt, un man arī tas ir ļoti vērtīgi saprast, kā viņiem kopumā iet, jo tajā ikdienas darbā reizēm sanāk tā, ka mēs par tām lietām nevaram tā izrunāties par tādām sistēmiskām problēmām. Labi, es teiktu, ka mēs diezgan plaši jau esam izskatījuši. Teikšu lielu paldies par šo raidījumu. Paldies, ka atnāc, paldies, ka strādājat pie tā visa. Man bija ļoti liels prieks dzirdēt īstenībā pašā sākumā par to novērtējumu, kādā stāvoklī esam šobrīd. Dzirdēt, cik ļoti mēs dziļi rokām, kā teikt, par visu pētniecību, par visu, kā tiek domāts par šo visu. Un arī mēs redzam, ka statistiski tomēr ir diezgan liels cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešamība. Gribās visus aicināt arī, protams, rūpēties par savu veselību un vērsties pie ārsta, ja ir nepieciešamība. Un, kā dzirdam, kā redzam, esam drošās rokās tur, kur esam, un tajā pašā laikā gribas vēlēt jums kvalitatīvākus rādītājus noteikti. Visu šo novērtējumu, visu šo tiešām šo digitalizāciju attīstīt vēl, un lai izdodās tas viss. Tāpatās kā arī visiem tiem cilvēkiem, kuriem ir šī nepieciešamība pēc šīs transplantācijas vai aizstājterapijas, lai viņi arī tiek līdz tam un lai visi spēj nodzīvot pilnvērtīgi un laimīgi šo dzīvi, ko mēs arī visi esam pelnījuši, vai ne? Tā kā liels paldies par raidījumu. Mēs savukārt tiekamies jau nākamajā, kas notiek medicīnā raidījumā. Paldies!